Labs rīts no meža. Kādēļ neeju baznīcās? Vai var ticēt Dievam un neiet baznīcā? Protams, ka var. Un es esmu tieši tāds cilvēks. Jau no pašas bērnības es pamanīju vienu lietu, kad mēs braucām, protams, uz dievu kalpojumu Ziemassvētkos. Šad tad es biju ar vecmāmiņu baznīcā savā ciematā. Jā, bet nekad līdz galam man kaut kas tur nepatika. Man neuzrunāja tas mācītājs, neviens un nekā. Un pieaugot, protams, es vēl vairāk sapratu kādēļ. Dievam var klusēt Dievam var ticēt klusi. Es nesaku, ka nevar var ticēt visādi. Jā, bet ļoti bieži, kas notiek baznīcās. Pastāstīšu vienu piemēru no bērnības, kad es neatceros, vai tā bija kristīšanas diena, vai viena no. Nu jā, par Ziemassvētku dievkalpojumu bija skaidrs. Es nevarēju vienkārši nociesties, kad brauksim mājās un saņosim dāvanas vaļā un ēdīsim pie galda. Un šausmīgi augsts bija baznīcā, 3 stundas nosēdēt, visi pirksti nosaluši. Droši vien, ka tagad baznīcās ir siltāk. Manā bērnībā tā nebija. Nu lūk, bet tā bija cita reize. Tā bija vasara, tas mācītājs, droši vien tas pats mācītājs, kas vienmēr. Un mums tajā laikā bija Moskvičs, kā jau daudziem. Moskviči, Žiguļi, kas tur vēl bija? Zaporožas vai kaut kā. Tāda mums nebija, mums bija Moskviči. Un tad es vienkārši kā bērns pētu, iznāk mācītājs savā, kā saka, metelī. Un iekāpja priekš manis, tā bija vienkārši kaut kāda jauna. Kā bērns es jau neatšķīru tās mašīnas, viņš iekāpja tādā džipā ar to bībeli. Nav jau nekas slikts patiesībā. Bet ja mēs pavērojam, kādas nodevas ievāc baznīcas un cik no viņi no tā atlicina tam, kam ir vajadzīgs, par to tikai Dievs zina. Un ne man sodīt. Es stāstu savu pieredzi un savas zināšanas un iegūtās līdz šim. Un arī tie, kāpēc man no bērnības nepatika tieši, varbūt pat baznīca man patika, tāpēc, ka gan mana Annenieku baznīca, tie, kas zina, un Jaunpils, viņas bija skaistas iekšā, ir īpaši Annenieku baznīca. Tur tā enerģija vēl kaut kā man bērnībā vairāk patika droši vien. Bet atkal nemācītājs. Un neatceros, ka kaut kādā veidā būtu mani uzrunājis. Un ir ļoti laba grāmata Izlaušanās pie Dieva, kur Amerikā vispār tas ir, jā, visas šīs gaismas un šīs skaļās dziesmas un te ir 2 pieredzes, gan no grāmatas, kas ir patiesas stāsts, kā vīrietis ar savu ģimeni dzīvoja, kā saka, parasta vidējā cilvēka dzīvi, tiecās pēc varas, pēc slavas, pēc naudas, uz augšu, līdz saprata, kad abi ar sievu, ka laimes tur nav. Un tad iekrita šajā viltus kristietībā, kur ir bībele, mēs lasām bībeli, bet laimes nav, un glābiņa arī nav. Tāpēc, un tur bija viens, to, ko viņš teica, un viņš iepazina, vajadzētu uzlikt mācītājiem ekrānu aizmugurē. Tad, kad viņi stāsta savus svētos rakstus no bībeles un māca cilvēkiem, kā ir pareizi jādzīvo, tādi vēl arī krista jūsu bērnus.
par to citā video, kas ir kristīšana vispār manā pieredzē un izpratnē. Un kāpēc es bērnības kristīšanu vispār uzskatu par rituālu kaut kādu, taisku īsto kristīšanu. Vajadzētu uzlikt viņiem ekrānu, ko tas mācītājs ir, ja viņš ir tik svēts un tu vēl pie viņa grēkus ej nosūdzēt, tad cik svētam cilvēkam ir jābūt? Un vai tāds vispār vēl ir atrodams šeit uz zemes? Ir daži. Ko viņš darījis? Ko viņš ir darījis? Kā viņš ir izturējies pret savu sievu, pret bērniem? Cik daudz ir kliedzis? Un tas ir tas maigākais, Tas ir tas maigākais. Un tā nav kaunināšana, vienkārši tā arī ir tā pretestība. Arī man, kā cilvēkam, ka tev kaut kas nepiesaista. Tu liekas kaut kas riktīgi tajā visā. Un arī nesen runājot ar vienu sievieti, viņa arī teica, man Amerikā ir pazīstamas divas meitenes, un kā es saku, tas ir maigākais. Pieņemsim, viens no sludina svētdienas skolā iet, kur noteikti ir arī bērni. Un šī draudzene stāsta, bet neviens nezina, ko viņš dara pa nedēļu. Un tās nav jau kaut kās lietas. Un tas jau ir, tā nav vienkārši dusmošanās. Es domāju, ka vispār nebūtu korekti par šo dvēseli izteikt ko. Bet es domāju, ka daudzi saprot, gan klosteros vīriešu, kas notiek, ļoti daudz seksuālās izmantošanas bērnu, kas nav noslēpums pasaulē, pedofīlija. Un tad kā mēs varam iet droši uz baznīcu? Noteikti ir draudzes, kuras veido savu kopienu, sanāk kopā, un tur tāpat nav jābūt baznīcai. Tā varbūt pat vienkārši telpa, par ko esmu arī es sanākt kopā lūkšanās un šajā ticībā, un tur mirdzēt kopā ar Dievu. Tāds pagaidām, es nedomāju pagaidām, uz šo mirklī mana dvēsele to zina tā. Tā kā tādēļ es neeju baznīcās, jo man pēdējā laikā prasa, kurā draudzē tu esi. Un tad, kad tu sāc runāt par Dievu un Jēzu, tad, protams, ir šis jautājums, kurā draudzē tu esi. Es saku, mana draudze ir manās mājās. Mana draudze ir šeit. Šeit viņa ir. Šeit viņa ir, lūk. Bet es ticu, es tiešām ticu, ka ir tādas baznīcas pasaulē, kur patiesi sludina un godina mūsu tēti tā, kā patiesi ir patiesi cilvēki. Ir patiesi cilvēki. Bet ja tevi sāk biedēt, vai arī man bija stāsts arī kaut kad vasarā nesen, kad divi patiesībā. Viens man uzrakstīja, mani izmeta no draudzes tikai tādēļ, ka es nesamaksāju 3,50 laikā. Kur tur Dievs ir? Kurā vietā? Ja cilvēkam nav neviena graša, bet viņš tic vairāk nekā tam, kas miljonu var noziedot, tad kurš ir vairāk dievticīgs? Kurš no viņiem? Kurš ar visu sirdi? Manuprāt, pat jaunajā derībā ir, no derības esmu izlasījusi, tāpēc varu teikt kaut ko. Bībele man iet, pie tam vēl angļu valodā. Un tur arī bija tas laukums, kur nāca tās nodevas nest, ko kurš var. Un nāca farizēji, kuriem, protams, īstenībā viņi lika daudz, bet viņi lika tāpat no pārpalikumiem. Tas, kas citam likās daudz, īstenībā priekš viņiem bija sīkums. Un tad, protams, viņi sapucējās un skatījās riņķī, vai kāds redz, ka viņš tik daudz ieliek. Tas bija svarīgi. Viņš gaidīja atzinumu no pasaules, no citiem cilvēkiem, jo viņš redz, cik viņš labs ir, kā viņš ielika.
Un tad nāca vienkārši atraitne, kurai ļoti, ļoti maz bija. Bet viņa atdos to, kas atdos pēdējo Dievam, jo tā vajag. Un atkal savukārt viņa, jā, un Jēzus, manuprāt, bija tajā laukumā, un viņš viņu arī izcēla un teica, skatieties, ja. Un viņa kaunējās no tā, ka viņai ir tik maz. Saprotiet, kāda tur ir vērtība. Tas ir tas, ko es iesāku stāstīt par visu. Jā. Un, jā. Aizkārt pašai savu sirdi šis stāsts, kas man jau tad likās. Kur ir šī ticība, kur ir viņa. Un es saku, nav, jā, ko es gribēju pateikt, tāpēc man mazliet tā tas, mazliet aizpeldēju uz to laukumu pie sievietes un Jēzus. Un vēl viens stāsts par sievieti, kura vispār gadiem gāja draudzēs un bija ļoti uzticīga un vāca cilvēkus un visu darīja, kā draudze liek. Un sievietei notika vienkārši ļoti liels pārmaiņas dzīvē un viņa noskuva matus. Un arī viņa draudzē vairs nebija vajadzīga. Jā, viņa izdzina. Kas tā par draudzi? Un kur ir Dievs? Kāpēc mēs šķirojam? Bez matiem, ar matiem, ar naudu, bez naudas. Cik? Tāpēc, jā, es domāju, ka es pastāstīju no tikai sava skatu punktu, un es noteikti zinu, ka kāds domās vienmēr savādāk. Vienmēr. Bet, kā es saku, ir lietas jau pirms manis, ko Jēzus ir pastāstījis un izcēlis, jā, kaut vai šo gadījumu ar farizejiem un šo atraitni. Jā, lai svētīga visiem diena!